Tātad, jā, es esmu Aika Miltāne, partnerības Daugavpils administratīvā vadītāja, un šodien mēs tātad runājam par līderu uzņēmējdarbības projektu veidlapas aizpildīšanu, jo Daugavprastam līdz 1. novembrim ir izsludināta projektu iesniegšanas kārta. Visās rīcībās, kas ir definētas tātad sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijām. Šodien konkrēti mēs runāsim par atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai un par lauku biļeti, kas tātad abas divas ir uzņēmējdarbības rīcības, var teikt. Es arī nedaudz vēlāk varbūt pastāstīšu, ar ko viņas atšķirās, bet sākotnēji pastāstīšu tātad, kur ir atrodama visa informācija par projektu kārtu. Pirmkārt, viņi ir atrodama partnerības Daugavpils mājaslapā zemes sadaļas līderu dokumenti. Ir pilnīgi visi dokumenti, ar kuriem vajadzētu iepazīties projekta sagatavošanas laikā. Tātad stratēģija, kabineta noteikumi, pats sludinājums, pašnovērtējuma veidlaps, kas ir būtiskas un kas ir arī jāpievieno projektiem, un vēl dažādi citi palīgi materiāli. Visa šī informācija ir atrodama arī lauka atbalsta dienesta mājaslapā, gan pie projekta veidlapas, sākot to aizpildīt, gan arī atsevišķā sadaļā pie projektiem un investīcijām. Bet sāksim ar to, ka uzsākot tātad, lai sagatavotu un iesniegtu projektu, jums ir jākļūst par lauka atbalsta dienesta klientu, jo visi projekti ir jāiesniedz lauka atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Tātad vienalga, kā jūs iesniedzat, vai sākotnēji kā fiziska persona, vai arī kā uzņēmums jau, ja jūs neesat lauka atbalsta dienesta klients, jūs ejat tātad lauka atbalsta dienesta mājaslapā, paņemiet sadaļu klientiem, un šeit būs arī atskaidrot visu informāciju, tātad kā kļūt par klientu, kā aizpildīt pieteikumu, iesūtīt lauka atbalsta dienestā un kas notiek tālāk. Pēc tam, kad jūs esat kļuvuši par klientu un jums ir skaidrs, ka jums ir ideja, ko jūs gribētu realizēt uzņēmējdarbībā, un ka līderu finansējums varētu būt tas, kas jums var palīdzēt to izdarīt, varam sākt domāt par tātad atbilstību līderu projektam, atbilstību līderu nosacījumiem un arī veidlapas aizpildīšanu. Un mēs tagad varētu secīgi iziet cauri veidlapai. Es jums parādīšu, kas ir kurā sadaļā jāaizpilda, bet pa ceļam jūs droši drīkstat uzdot jautājumus, vai nu paceļot roku, vai arī rakstot čatā, ja kaut kas nav skaidrs un kaut ko gribās precizēt. Tātad, tad, kad būsiet kļuvuši par lauka atbalsta dienesta klientu, jums tiks iedot pieeja lauka atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmai, un atverot pirmo lapu, šeit ir sadaļa projektu un investīcijas, kur mēs tātad veidojam jaunu projektu iesniegumu. Jaunu projektu iesniegumam pašā apakšā jums ir jāņem apakšējā ailīte, izveidot jaunu līderu pieteikumu. Jums tiks paprasīts novads pagasts, kurā jūs vēlaties projektu realizēt. Tātad partnerība Daugavpils darbojas Ķekavas novadā, visā Ķekavas novadā. Un pie mums jūs tātad iesniedzat projektu, ja vēlaties to realizēt Ķekavas novadā. Es rakstīšu vienkārši Ķekavas novads, viņš iedod vairākus pagastus un arī pilsētas. Un pēc tam ir jāspiež tātad izveidot jaunu iesniegumu partnerībā Daugavpils. Pēc tam vēlreiz ir jāiet uz pašu leju un reģistrēt pieteikumu šajā gadījumā vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, jo tie ir uzņēmējdarbības projekti. Tātad mums atverās veidlapa. Sākotnēji ir tātad jāieliek teksts, vai jūs nākat uz atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai vai uz lauku biļeti. Ar ko atšķirās abas šīs rīcības vai abi šie pasākumi?
Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai ir domāts gan uzņēmējiem, gan arī esošiem uzņēmumiem, gan fiziskām personām, kas vēlas uzņemt uzņēmējdarbību, gan tātad arī esošiem uzņēmumiem, kas vēlas uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību. Bet lauku biļete ir domāta tikai uzsācējiem. Tātad vai nu pavisam jauns uzņēmums, kas ir ne vecāks kā 18 mēneši, vai arī fiziska persona, bet tādi, kas nav vēl uzsākuši uzņēmējdarbību un tikai domā par tās uzsākšanu. Un lauka biļete atšķiras arī ar to, ka viņš ir samērā mazs projekts, tātad līdz 15,000 eiro. Šeit var pirkt arī lietotas iekārtas, kas nav vecākas par 5 gadiem, un var arī iegādāties mazvērtīgo inventāru. Tātad, var teikt, mazvērtīgo inventāru uzņēmējdarbības darbināšanai un uzņēmējdarbības veidošanai. Nu, lūk, mēs paņemsim no sākuma atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai, jo principā tekstuālās daļas, kas ir jāaizpilda projektiem, ir visiem līdzīgas, nu, es pat teiktu vienādas. Atšķirās finanšu sadaļas, kas ir C sadaļa, kur redzēsiet vēlāk. Līdz ar to es gribējuši zināt, vai ir kāds, kuram interesē lauku biļete, tad mēs varēsim arī paskatīties vēlāk šo sadaļu, kā izskatās finanses lauku biļetei. Bet tātad, ja jūs esat uzsācējs vai uzņēmums un gribat startēt uz uzņēmumu attīstību vai arī izveidošanu, tad varat ņemt atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai, liekam ķeksi un ejam uz leju. Un tātad pirmajā lapā ir labi, skaidrs, paldies, Dācis. Tad mēs pēc tam paskatīsimies lauku biļetes sadaļas. Un tātad šeit pirmajā lapā ir vienkārši jānorāda informācija par oficiālo, ar kuru sazināsies gan lauku atbalsta dienas, gan arī mēs partnerību Daugavkrasts. Ja mums kaut kas nebūs skaidrs, ja mēs gribēsim kaut kādus papildinājumus projektā un labojumus vai citu informāciju. Projekta nosaukums, skaidrs, īsts nosaukums, par ko ir projekts, lai mēs saprastu, vai tā ir uzņēmējdarbība, ražošana vai pakalpojumu sniegšana. Var pieminēt vietu, kur tas tiks realizēts, vai uzņēmumu nosaukumu, bet jā, labāk nosaukumā jau ietvert projektu ideju. Un faktiski projekta nosaukums pēc tam tiek lietots arī visā publicitātē, visos tāds materiālos, kas tiek veidot par projektu. Tā kā viņam būtu jābūt saskaņā ar projektu ideju. Tātad pēc tam spiežam saglabāt. Ir tā, ka projekts nav obligāti jāaizpild vienā reizē. Viņu var pildīt vairākās reizēs. Tad, kad jūs viņu būsiet iesākuši pildīt un kādā brīdī gribēsiet pamest, pēc tam jūs viņu varēsiet atrast atkal sākuma veidlapā projekta iesnieguma sarakstā. Bet pildot jau kaut kādus garākus tekstus, es ieteiktu noteikti ik pa brīdim izmantot šo saglabāšanas pogu, lai informācija saglabājās un lai nav kaut kādi, nezinu, nepatīkami gadījumi, kad netīšām izspiež no elektroniskās pieteikšanās sistēmas pazūd internets vai kaut kas tāds. Un jums kaut kādas teksta nesaglabājās. Jā, tātad šeit, pēc tam, kad jūs esat ierakstījuši projektu nosaukumu un savu tātad informāciju, parādās jautājums par to, vai ir piederība uzņēmumu grupai. Tas ir tādā gadījumā, ja jūs esat mātes vai meitas uzņēmums, bet, nu, pamatā jau līderis ir domāts maziem uzņēmumiem. Jā, tātad uz uzņēmumu attīstību līderī var startēt uzņēmumi, kuriem pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nav lielāks par 150,000 eiro. Ja tomēr ir piederība uzņēmumu grupai un jūs atzīmējat jā, tad šeit jau sākās ailītes, kurās ir jāsaraksta visi ar jūsu uzņēmumu saistītie uzņēmumi.
Un tad šis 150 000 eiro neto apgrozījums jau tiek skatīts pret visiem uzņēmumiem. Tātad šo 150 000 skatās vai nu atsevišķi jūsu uzņēmumu konkrētajam, vai saistīto personu grupai. Mēs liksim nē, un iesim tālāk. Normatīvie akti un dažādas rokas grāmatas, tas jau ir tas, ko es teicu, ka tātad arī šeit pie pieteikuma veidlapas aizpildīšanas ir pieejama visa informācija, gan ministra kabineta noteikumi, gan arī metodika, lauku biļete, pēc kuras tātad, kā lai saka, aprēķina un skatās lauku biļetē iesniegto projektu nosacījumus, un arī augšā, aizmirst teikt, ir rokas grāmata, kurā ir aprakstīts, kā ir jāpilda projekts. Tātad arī šeit ir aprakstīts visas sadaļas, kā ir jāizpilda projekts. Nu, lūk, ja projekta īstenošanas vieta atšķiras no jūsu tātad adreses, no atbalsta pretendenta adreses, tā, ko jūs esat norādījuši, piesakoties lauka atbalsta dienestam, tad šeit ir jāliek jā, un jums izliks sadaļa, kur būs jāaizpilda tātad informācija par vietu, kur jūs realizēsiet projektu. Atceramies, ka tam ir jābūt Ķekavas novadā. Arī šajā gadījumā jūs tā kā nedrīkstat iziet ārpus Ķekavas novada, un, kad šī informācija ir aizpildīta, tā tad vienkārši saglabāt un turpināt. Un parādās informācija par atbalsta pretendentu. Tātad faktiski šī ir sadaļa, kuru jūs aizpildat par sevi, par to, kas jūs esat, kāda ir jūsu īstermiņa, ilgtermiņa mērķi, kādas ir zināšanas un vajadzības realizēt projektu. Tātad, tā kā šī ir rīcība vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tad jūs esat vai nu juridiska vai fiziska persona, kuri jau veic saimniecisko darbību, vai arī juridiska vai fiziska persona, kuru plāno uzsākt saimniecisko darbību. Mēs paņemsim otro, jo šeit atkal nedaudz atšķirās finanšu informācija, viņa ir bišķiņ plašāka nekā tiem, kas jau veic saimniecisko darbību, tāpēc paskatīsimies šo pieteikumu veidlapu. Un tad, kad mēs tiksim līdz finanšu informācijai, es arī paskaidrošu, ko viņa atšķirās no tiem uzņēmumiem, kuri veic saimniecisko darbību. Nākošā ailīte ir tīri informācijas statistikai, tātad, ja jums ir kāda no šīm pazīmēm, jaunais lauksaimnieks, mazā lauksaimniecība vai kaut kas tam līdzīgs, liekam ķeksīšus. Nav, neliekam. Ja jūs pats neiesniedzat projektu, ja jums ir konsultants un jūs gribat un vēlaties viņam deleģēt pieteikuma aizpildīšanas tiesības, tad jūs varat šeit ielikt ķeksīti, bet tādā gadījumā jums ir jāreģistrē šis cilvēks kā EPS lietotājs un jāpiešķir viņam tiesības lietot jūsu pieteikumu formu, un arī pie projekta iesniegšanas jums būs jāparaksta deklarācija. Tātad aizpildot pieteikumu viņam, tā kā pašu formā un pašu piereģistrētajā elektroniskās pieteikšanās sistēmā, jums deklarācija parādīsies beigās pie projekta iesniegšanas. Ja jūs deleģēsiet kādam citam pieteikumu un to šeit atzīmēsiet, tad deklarācija būs jāiesniedz vēl papildus. Bet deklarācijas veidlapa ir šeit pat pie iesniedzamiem dokumentiem, tā kā tā teorētiski arī nav problēma. Tātad saistītie uzņēmumi tiek skatīti caur valdi, caur padomi, caur īpašniekiem. Un, ja jums tādi ir, un arī caur darbības veidu. Tātad, ja ir līdzīgs vai vienāds darbības veids, piemēram, turisma mītnes un ūdens turisma pakalpojumi, tas būs uzskatāms kā līdzīgs darbības veids. Tātad jums būs saistītie uzņēmumi.
Tātad, ja jums šādi ir, jūs liekat jā, un te atkal uzreiz parādīsies informācija, kur ir jāsapilda visi saistītie uzņēmumi. Tas atkal ir domāts priekš tam, lai noteiktu jūsu lielumu, jo, kā jau es minēju, tātad līdz 150 tūkstošiem ir atļauts apgrozījums projektiem, uzņēmumiem, kuri iesniedz līderi. A1 ailīta darbības apraksts. Šeit jūs pirmkārt varat jau redzēt, ka iekamiņās ir ielikts, ko mēs šeit vēlamies redzēt. Un arī pie katras ailītes ir I burtiņš ar paskaidrojumu, ko šajā sadaļā vajadzētu rakstīt. Tātad par esošo situāciju, par to, ar ko nodarbojas uzņēmums, darbinieku skaitu, izglītību, pieredzi. Īpaši, ja jūs gatavojaties realizēt projektu kādā jaunā nozarē, kāda jums ir pieredze, lai šo projektu realizētu, vai arī jums būs darbinieki, kuriem ir attiecīgā pieredze, par to, kādi ir pamatdarbības virzieni, par ilgtermiņa, īstermiņa mērķiem. Tātad šis viss ir aprakstāms šajā sadaļā. Tā ir skaitā arī fiziskai personai, kura vēlas uzsākt uzņēmumu veidošanu vai, teiksim, startēt kā individuālais komersants, ir jāapraksta, kāda ir viņa pieredze un kāpēc viņš grib šo projektu tātad rakstīt, realizēt un kāpēc viņš grib šādu uzņēmējdarbību veidot. Nākošā A2 sadaļa ir domāta tiem, kuriem jau ir tātad ražošanas ēkas, būvs, tehnika iekārtas. Šeit ir jānorāda, jātaisa vaļā plus, cik nepieciešams, un jānorāda tātad tipi, nosaukumi, vai tas jums ir īpašumā vai nomā, un attiecīgi arī izlaides gadi, jaudas, mērvienības, un tādā gadījumā, ja jums ir ļoti daudz šo pamatlīdzekļu, iespējams, kā uzņēmumam, jūs varat arī vienkārši pievienot rakstu pie iesniedzamajiem dokumentiem. Ja ir viegli aizpildāms šī sadaļa, tad iesaku arī sarakstīt viņus šeit pat uz vietas projektu veidlapu. A3 sadaļā ir jāmin tie projekti, kuri nav īstenot lauka atbalsta dienestā, un kuri, protams, ir saskarsmē un papildina tās iegādes un tās idejas, ko jūs realizēsiet šajā projektā. Tātad jums ir jānosauc visi tie projekti, ko jūs esat īstenojuši citās iestādēs, jo lauka atbalsta dienestā tie projekti, ko esat īstenojuši, ir redzami. Tātad atkal saglabāt un ejam uz nākošajām sadaļām. Tik tālu nav nevienam nekādi jautājumi. Labi, tad turpinam ar B1 sadaļu. Un kopumā B sadaļām, kas jau ir informācija tīri par projektu un projekta idejām. Tātad projekta mērķis. Īs, skaidrs, pamatots projekta mērķis. Kāpēc jūs gribat šādu projektu realizēt un ko tas dos jūsu uzņēmumu attīstībai vai jums kā jaunai fiziskai personai, kas iesniedz projektu. Šeit vairāk ir runa par to lielo idejisko mērķi, nevis par to, ka es vienkārši iegādāšos kaut kādas iekārtas vai uzcelšu kādu ēku, bet tā mērķi, tā lielā projekta būtība, kāpēc jūs realizējat viņu. Projekta apraksts un tā nepieciešamības pamatojums. Šajā sadaļā mēs gribam tātad redzēt, kas ir tā projekta aktualitāte, kāpēc jums viņš ir vajadzīgs, kas ir tās darbības, ko jūs sasniegsiet realizējot projektu, un kas būs jūsu ieguvumi no projekta realizācijas. Nezinu, pašināta ražošana, jauni ražošanas veidi, jauni pakalpojumu veidi vai tam līdzīgi. Un, protams, tas ļoti labi būtu, ja jūs to varētu arī pamatot ar skaitļiem.
Tātad ar skaitļiem, ko jūs esat iecerējis izdarīt, kas ir tai sasniedzamie rādītāji. Ražošanas un tehnoloģisko procesu apraksts, pakalpojumu sniegšanas apraksts. Šajā sadaļā mēs gribam saprast, ka jūs saprotat, ko jūs darat. Nu, teiksim, ja kāds grib attīstīt šūšanas pakalpojumus, tad arī šeit ir apraksts par to, kad ir izaivielas, kas ir izaivielas, no kurienes es viņas dabūšu, ko es darīšu tālāk ar tām izaivielām. Tātad, nezinu, mērīšu, griezīšu, piegriezt, taisīšu un tam līdzīgi, vai zīmēšu datorā to visu. Tālāk, kas notiek, tātad rūpības process, mērīšanas process, vispārējais, un arī par to, kā notiek tirdzniecības process. Kur jūs tos savus produktus liksiet, kam jūs viņus tirgosiet un kā piesaistīsiet klientus. Tātad šeit faktiski tiek aprakstīts viss uzņēmuma darbības process. Principā viņš attiecās uz to produktu vai pakalpojumu, ko jūs vēlaties ieviest projektā. Tirgus analīze un konkurentu novērtējums un piedāvāto preču pakalpojumu apraksts. Šeit primāri mēs vēlamies redzēt par ķekavas, tātad par mūsu teritoriju, par ķekavas novadu aprakstu. Vai jums ir konkurenti, kādi viņi ir, ko konkurenti dara? Varbūt viņi jums nav konkurenti, bet tikpat labi varbūt sadarbības partneri. Ar vienu var sakot, šeit ir jāveic tirgus analīze primāri tātad par mūsu teritoriju, kas ir ķekavas novads, nosaucot konkurences, nosaucot to piedāvātās preces, pakalpojumus, cenas, salīdzinot ar sevi. Bet, ja jums mūsu teritorijā nav konkurentu, tad viena alga ir jāapraksta. Tad nevar būt tā, ka jums vispār nav konkurentu. Tas nozīmē, ka ir jāskatās plašāk, ir jāskatās uz blakus novadiem, uz kaimiņiem. Tātad, kādi konkurenti ir tur un kā jūs ar viņiem, nezinu, vai nu konkurēsiet, vai arī sadarbosieties. Tas, ko es gribēju pateikt, šeit ir noteikti skaits rakstu zīme kā elītē. Ja nepietiek vietas, noteikti var likt klāt, noteikti var likt klāt pie dokumentiem papildinošos tekstus. Tātad sarakstīt šeit, cik pietiek, un tālāk jau likt pie dokumentiem papildinošos tekstus, un teiksim, šeit atsaukties, ka ir pielikums. Projekta riski un riski izvērtējums. Arī nevar būt tā, ka nav risku projektam. Šeit vienmēr ir risks, kas saistīti ar pašu projekta ieviešanu, projekta realizēšanu, un tālāk jau tīri uzņēmuma vai individuālā komersanta riski, kas saistīti ar preču un pakalpojumu ražošanu. Tātad finanses, izaivielas, tirgi, konkurenti, darbinieki, nezinu, vispārējais. Nav tā, ka jums šeit ir jāsac ar, kā lai saka, garš teksts, bet jums viņa jāapraksta īsi, skaidri un arī jāpasaka, kā jūs šos riskus taisties novērst. Nākošā sadaļa par projektu finansēšanas avotiem. Tātad būtībā projekts no sākuma ir jāfinansē pišķiem. Izņēmums lauku biļete, tur ir bišķiņ citi nosacījumi. Un pēc tam jūs saņemat atpakaļ attiecīgi sabiedrisko finansējumu. Pamatā Daugavpilsē tātad publiskais finansējums, ko var atgūt, ir 40% no projekta summas. Bet gadījumos, ja tiek ieviesta projekta ražošanā, turismā vai arī veselības un sociālajā pakalpojuma jomā, tad var dabūt klāt vēl 15%. Tas nozīmē, ka maksimāla atbalsta likme var būt 55%. Un tātad šajā sadaļā jums ir jāņem visa kredīts, visa projekta summa, ieskaitot arī pievienotās vērtības nodokli, un jānorāda, par kādiem līdzekļiem jūs viņu finansēsiet. Gadījumā, ja tie ir pašu līdzekļi,
tad jārēķinās ar to, ka tiks pajautāts, vai nu tas ir konta atlikums fiziskai personai vai uzņēmumam, vai arī, nezinu, kāds privāts līgums, tad šo informāciju var pajautāt, lai pierādītu, ka tie finansu resursi tiešām ir pieejami. Ir iespējami vēl divi varianti. Tātad darījuma konts, kas nozīmē to, ka jūs noslēdzat trīspusēju līgumu, banka, jūs piegādātājs. Nu, pieņemsim, kad jūs iegādājaties, nezinu, iekārtu alus ražošanai, tātad noslēdzat līgumu ar piegādātāju. Viņš jums piegādāja iekārtu, jūs darījuma kontā ieskaitat savu finansējumu daļu, nu, teiksim, 45%. Iesniedzat lauka atbalsta dienestā maksājumu pieprasījumu. Lauka atbalsta dienests atbrauc nokontrolē, ka jums tā iekārta ir uz vietas, un ieskaita darījuma kontā atlikušo summu, kas ir sabiedriskais finansējums, tātad šos 55%. Tādējādi jūs varat, nu, kā lai saka, atvieglot savu naudas plūsmu un nedomāt varbūt par kredītu ņemšanu kaut kādai daļai finansējuma. Tā ir pašā laikā ir bišķiņ jāpaskatās, cik darījuma konts ir izdevīgs tik maziem projektiem, jo ir zināms, ka viņiem ir diezgan lielas arī izmaksas. Nu, lūk, otrs variants, kas ir, kad projekta realizācija var sadalīt daļās, tātad 5 posmus. To var izmantot tad, ja jūs, teiksim, plānojat iegādāties vairāk kā vienu iekārtu. Tātad katrs iekārtas iegādēji var noteikt citu laiku. Iegādājas iekārtu, iesniedz maksājumu pieprasījumu lauka atbalstā, saņem atpakaļ naudiņu. Un tādējādā veidā jūs varat atvieglot savu finanšu plūsmu arī. Ja jūs plānojat kaut ko tādu darīt, tad aprakstā par finansējumu šo visu vajadzētu norādīt un aprakstīt. Kāpēc, teiksim, kredīts ir plānots tikai pusi no projekta summas, jo jūs, nezinu, esat izdomājis, ka jūs realizēsiet projektu 2 posmus vai 3 posmus. Ja jums ir jau piešķirts kredīts, kaut kā tātad realizācijai, visbiežāk tas noteikti būs uzņēmumiem, tad šeit jums ir jānorāda jau esošās ilgtermiņa kredīta saistības. Tātad kredīta devējs, kredīta atmaksas termiņš un atlikusi summa. Kāpēc? Tāpēc, ka šis vēlāk attēlosies arī finanšu informācijā. Nākošais B27 sadaļa ir papildus informācija, kas sniedzama saskaņā ar mūsu stratēģiju, tātad personības draugokļa stratēģiju. Par šo mēs parunāsim nedaudz vēlāk, kas te ir rakstāms, kad iesim cauri vērtēšanas kritērijiem. Projektu vērtēšanas kritērijiem, tad arī izskatīsimies, kas šeit ir rakstāms. Un principam šeit ir sarakstām viss tā informācija, kā projekts atbilst tātad sabiedrības virzībai, vietējās attīstības stratēģijai, rīcībām un arī tātad vērtēšanas kritērijiem. Faktiski tā B28 ir kaut kas līdzīgs B27, bet šeit ir uzsvērta lauku teritorija, jo šajā periodā liela nozīme tiek likta tieši uz to, ka projekti dod ieguldījumu lauku teritorijā. Ko tas nozīmē Ķekavas novada gadījumā? Ķekavas novadā ir 2 pilsētas, kas ir Ķekava un Balozi, kas neskaitās lauku teritorijā. Tas nenozīmē, ka jūs nevarat realizēt projektus Ķekavā un Baložos, bet jums ir jāmāk paskaidrot, kā tie projekti dod ieguldījumu lauku teritorijā. Bet šis paskaidrojums jāraksta pilnīgi visiem projektiem, arī tiem, kas realizē projektus pagastos, arī tiem, kas realizē projektu Baldonē. Tātad faktiski jūs aprakstus, kas ir, nu, kā lai saka, nepieciešami saskaņā ar stratēģiju,
varat sadalīt divās daļās. B28 rakstīt par atbilstību stratēģijai un lauku teritorijai, bet B27 daļā jau par citiem jautājumiem, kas ir tātad ielikti projektu vērtēšanas kritērijos. Tālāk ir atkal tīri statistiski jautājumi. Ja jums kāds no viņiem izpildās B29, jūs vienkārši liekat ķeksīšus un ejiet tālāk. Projekta īstenošanas vieta. Tātad atkarībā no tā, ko jūs darat, vai nu tā ir tehnikas vai pamatlīdzekļu iegāde vai būvniecība, jūs varat vaļā ailīti un norādat vietas kadastra numuru, kur jūs realizēsiet projektu. Vai nu tas ir jūsējais īpašums, tātad tas ir jūsu zemesgrāmatas kadastra numurs, vai, ja tas ir nomas, tad nomas kadastra numurs, bet šeit ņemat tad vērā, kad nomas zemē ir jābūt vai nomas ēkai vai būvei ir jābūt nomas līgumam vismaz uz 7 gadiem no projekta iesniegšanas brīža. Un projekta īstenošanas darbības virziens tātad ir saskaņā ar NACE klasifikātoru, ir vienkārši jāiet cauri NACE klasifikātoram un jāatrod, kurš ir jūsu nosaukums pakalpojumu sniegšanai vai ražošanai. Tā, iesim pie nākošās sadaļas, kas ir projektā plānotais, tātad kas tiks darīts. Un šeit arī ir jāizvēlās viens no ķeksīšiem, tātad vai nu tie ir jauni produkti un pakalpojumi, pakalpojumi, lauksaimniecības produktu pārstrāde, produkcijas realizēšanai paredzētās vides radīšana vai labiekārtošana, tādā gadījumā, ja jūs veidojat tirdzniecības vietu vai internetu veikalu, jaunu realizācijas veidu ieviešanu, turisms un darbinieku produktivitātes kāpināšana. Šis pie partnerībā Daugavkrasts nebūs attiecināms, jo mums ir ierakstīts stratēģijā, ka mēs neatbalstam darbinieku apmācības un komandējums un tam līdzīgas izmaksas. Tātad pēdējais neatiecas uz partnerības teritoriju. Par projektu ietekmi uz vidas ilgspēju. Ja jūs ilgsiet šeit jā, netaisīsiet vaļā sadaļas un pamatojums, kā jūs ietekmējat vidas ilgspēju. Ja jūs jūtat, ka kāda no šīm jomām jums piepildās, atkal liekat ķeksīti un pāris teikumos aprakstiet, kā tas piepildās, kāds ir pamatojums. Inovācijas. Mums ir nodefinēts, ka inovācijas, tātad mums tas ir partnerībai Daugavkrasts, ir nodefinēts, ka ar inovāciju mēs saprotam tādu ražošanas vai pakalpojumu veidu ieviešanu, kas līdz šim nav bijis Čakavas novadā. Un tas attiecās uz visu projektu, ne tikai kādu no projekta, nu, teiksim tā, nezinu, vienu iekārtu no 5, teiksim, ko jūs plānojat iegādāties projektā. Tātad visam projektam kopumā ir jābūt inovācijai Čakavas novada teritorijā. Un tātad arī, ja jūs uzskatāt, ka jūsu projekts ir šī inovācija, tad jums ir jāliek attiecīgi ķeksīši un jāmāk pamatot inovāciju, kāpēc un kādā veidā jūs uzskatāt, ka tā ir inovācija. Vēlāk redzēsiet vērtēšanas kritērijos, ka mēs 2 punktus dodam arī par to, ka projekts ir inovācija Latvijas mērogā. Līdz ar to, ja jūs zinat, ka jums ir inovācija, kas nav līdz šim bijusi visā Latvijas mērogā, tad arī to šeit norādat un pamatojat un saņemsiet pie vērtēšanas kritērijiem 2 punktus. Tā, nākošā sadaļa. Nākošā sadaļa ir jau par attiecināmām izmaksām. Tātad pirmkārt, jums ir jānorāda, vai ir vai nav attiecināms PVN. Ja jūs esat PVN maksātājs, tad PVN nebūs attiecināms. Ja jūs neesat PVN maksātājs, tad jūs attiecināmo izmaksu tāmē iekļaujat iegādes ar visu PVN. Atkarībā no tā, kas tiek darīts projektā,
tātad vai nu tiek iegādāti pamatlīdzekļi, iekārtas, aprīkojums vai kaut kas tam līdzīgs, jūs varat vaļā tātad šeit ailīt un, nezinu, rakstat pildīšanas iekārtu, piemēram. Mērvienība gabali, vienības skaits 1. Pieņemot, ka jūs esat PVN maksātājs, tātad te ir viss cipars ar PVN, šeit ir bez PVN, un attiecināmās izmaksas tad arī ir bez PVN, ja jūs esat PVN maksātājs. Nākošais maksājuma pieprasījuma iesniegšanas laiks ir jāņem vērā, kad visiem iekārtu, aprīkojuma, pamatlīdzekļu iegādes projektiem projekta realizācijas laiks ir 1 gads no lauka atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas brīža. Tas nenozīmē, ka jūs viņus nevarat realizēt ātri, bet tas ir maksimālais projekta realizācijas laiks. Ir jārēķinās ar to, ka mēs kā partnerību projektu vērtējam 1 mēnesi, un pēc tam, atdodot lauka atbalsta dienestam ir tiesības vērtēt 3 mēnešus vēl. Nu, līdz ar to, ja mums 1. novembrī beidzās kārta, tas nozīmē, ka mēs pa novembrī izvērtējumu atdodam lauka atbalsta dienestu, tad ir decembris, janvārs, februāris, februāra beigas laiks, kad jūs varētu saņemt lēmumu. Un tātad no februāra beigām iestājās šis gads projekta realizācijai. Ja jūs negribat tik ilgi gaidīt, un jūs zinat, ka jūs projektu realizēsiet neatkarīgi no tā, vai jūs saņemsiet līderu finansējumu vai nesaņemsiet, vai arī jums ir svarīgi, ka tā iekārta atnāk ātrāk nekā pēc februāra, tad projektu var sākt jau realizēt tad, kad ir mūsējais lēmums par projektu apstiprināšanu. Tad faktiski novembra beigās, tad, kad mēs būsim iesnieguši projektu lauka atbalsta dienestā, jūs varēsiet sākt viņu realizēt. Un šeit tātad arī ir uzreiz jāsaka, vai jūs projektu realizējat pa posmiem vai visu vienā etapā. Ja jūs projektu realizējat visu vienā etapā, tad maksimālais laiks, ko jūs varat likt, kad jūs iesniegsiet maksājumu pieprasījumu, tātad ir 26. gada februāris. Ja jūs gaidat lauka atbalsta dienesta lēmumu. Ja jūs esat izdomājuši, ka jūs vienu iekārtu gribat iegādāties ātrāk, jūs tikpat labi varat likt 25. gada, nezinu, maiju, kā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas laiku, tad attiecīgi norādat visu attiecināmo izmaksu summu. Atbalsta intensitāte tātad atkarībā no tā, ko jūs darat. Kā jau iepriekš minēju, pamata atbalsta intensitāte 40%. Ja ir ražošanas projekts, turisma projekts vai sociālo pakalpojumu, sociālās uzņēmējdarbības projekts, tad tie ir 55%. Un šeit jūs redzat, kāda tātad būs publiskā finansējuma daļa un privātā finansējuma daļa. Liekam nākošo ķeksīti klāt, liekam nākošo iekārtu un pildam tieši tāpat visu pārējo. Un šeit, teiksim, jā, mēs ieliekam, kad jūs realizējat projektu, tad nākošo iekārtu jūs nopērkat tad, kad ir projekta beigu termiņš, tad liek attiecīgi februāri, kā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas laiku. Tik labi jūs arī visas šīs iekārtas varat iegādāties vienā termiņā, vai nu tas ir ātrāk, kā maksimālais projekta realizācijas laiks, vai maksimālajā projekta realizācijas laikā, tad attiecīgi arī visām iekārtām būs viens šis maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datums. Tas, ko noteikti ieteiktu, ja jūs esat pārliecināti, kad un kurā brīdī jums šī iekārta tiks piegādāta, vienalga uzliekat kādu mēnesi vai pusotru pa virs maksājuma pieprasījuma iesniegšanas laikam, jo iesniegt ātrāk maksājuma pieprasījumu var, bet ja jums ies pāri termiņam maksājuma pieprasījuma iesniegšana, jūs dabūsiet lūgt lauka atbalsta dienestā pagarinājumu,
ar pamatojumu, kāpēc tas tā ir noticis. Nu, ja vienmēr sakot, tā būs lieka tā kā rakstīšanās, iesnieguma rakstīšana, atbildes pieņemšana. Labāk ir tātad uzlikt jau laicīgi kaut kādu laika rezervi. Nu, lūk, un arī visām iegādēm, kas ir virs 1000, šeit jau automātiski aizpildās tekstīts par to, kad ir veikts iepirkums. Un tā arī ir. Tātad iegādēm, kas ir virs 1000, pie projekta iesniegšanas ir jābūt jau cenu aptaujām. Tas nozīmē, ka jūs nodefinējat 2-3 parametrus katrai iekārtai, katrai iegādēji, izsūtat un saņemat vismaz 2 derīgus piedāvājumus. 2 derīgi piedāvājumi, tas nozīmē, ka šīs iekārtas, ko jums piedāvā, atbilst attiecīgajai jūsu sastādītajai specifikācijai. Bet gan Daugavpils mājaslapā, gan arī Lauka atbalsta dienas mājaslapā ir šī rokas grāmata par iepirkumu veikšanu un cenu salīdzināšanu. Tā kā to noteikti vajag izskatīties, tur ir arī piemēri specifikācijām, kā viņas ir jāizpilda. Nu, lūk, ko es gribētu teikt par būvdarbiem? Ar būvdarbiem ir tā, ka Daugavpils stratēģijā ir ierakstīts, ka attiecībā uz būvdarbiem, novietošanu, atjaunošanu vai tam līdzīgām darbībām. Jā, mēs pieņemsim tādus projektus, kur jau būvvaldē ir saskaņots būvprojekts, tātad būvatļauja vai apliecinājuma karte projektēšanas līmenī. Tātad faktiski tas nozīmē, ka jums ir izpildīts projektēšanas nosacījumi, un nākošais solis ir aptaujas veikšana un būvnieka izvēle. Tātad, lai iesniegtu būvprojektus, jums faktiski ir jābūt gatavam būvvaldē saskaņotam būvprojektam. Tātad, kā jau teicu, darbinieku produktivitātes izmaksas mēs neatbalstam. Sabiedrisko attiecību izmaksas, tad šeit ir domāta zīmola radīšana, zīmola virzīšana un popularizēšana konkrētajiem produktam vai precei, ko jūs ražosiet ar projektā iegādātajiem iekārtām, aprīkojumu un visām pārējām lietām. Un vēl ir projekta sagatavošanas un vispārējās izmaksas. Un šeit es varētu bišķiņā parādīt jums rokas grāmatā. Tā, jautājums, vai jums arī pārgāja ekrāns uz rokas grāmatu? Jā, pārgāja. Labi. Tātad attiecībā uz sagatavošanas un vispārējām izmaksām, tātad sagatavošanas izmaksas ir tās, kas ir projektu sagatavošanas izmaksas, vispārējās izmaksas ir iekļauta būvprojekta izstrāde, un viņas ir jāņem 1,8 vai 3% apmērā no projekta attiecināmām izmaksām. Un šeit ir norādīta arī maksa, bet ne vairāk kā tātad 2900 eiro vai 6750 eiro. Šeit ir runa par to, ka tie 1,8% tas ir obligāti ja jūs gribat iekļaut sagatavošanas izmaksas par projektu sagatavošanu. Nevar būt tā, ka te ir arī piemērs parādīts. Kad jūs izdomājat, ka jūs liksiet tikai 1,1% vai 0,9%, nē, jums ir jāliek vai nu 1,8 vai 3%, un tas ir saistīts ar to, ka ir Lauka atbalsta dienestam un Zemkopības ministrijai apstiprināta metodika, pēc kādas ir aprēķināts šīs sagatavošanas izmaksas, un līdz ar to vairs nav jāveic cenu aptaujas par šīm izmaksām, un arī dokumenti par šīm izmaksām nav jāiesniedz Lauka atbalsta dienestā, viņiem ir jāglabājas pie jums mājās. Tātad, bet, protams, ir jāņem vērā, ka šīm sagatavošanas un vispārējām izmaksām ir jāiekļaujās, tātad projekta attiecināmajās izmaksās. Viņas nedrīkst iet pāri kopējām projekta attiecināmām izmaksām. Neattiecināmās izmaksas. Tad, ja ir kaut kas, tātad projekts summa 30 000,
attiecināmās izmaksas, nezinu, varbūt jums pietrūks vienai iekārtai 5000, vai arī jums ir vajadzīga vēl kāda cita iekārta, kas nav iekļaujama attiecināmās izmaksās, jo iet pāri projekta summai, tātad to liek šeit pie neattiecināmām izmaksām. Tātad visu, ko nevar iekļaut projektā kā attiecināmās izmaksas, bet kas ir vajadzīgs, lai, nezinu, iekārtas kopumā darbotos, liek šeit neattiecināmās izmaksās. B91 aizpildās automātiski, un izmaksu pamatojums šeit jūs varat vaļā tik ailītes, cik ailītes jūs esat sarakstījuši augšā attiecināmās izmaksās aizpildījuši, un par katru iekārtu paskaidrojat, kāpēc jums šī iekārta ir vajadzīga. Tātad, nezinu, pildīšanas iekārta, tāpēc, lai sapildītu tur limonādi pudelēs, lai tas nebūtu roku darbs, lai būtu automatizēti un līdz ar to arī ietaupīt izmaksas. Ja? Tātad šeit viņas jau parādīsies automātiski no augšējās tabulas. Jūs viņus vienkārši ņemat un par katru iekārtu paskaidrot, par katru iegādi, kāpēc viņa jums tāda bija vajadzīga. Nākošā sadaļa. Jā, ieņēmumi izdevumi. Atšķirība no iepriekšā perioda ir tāda, ka projektiem, kur summa nepārsniedz 50 000, var izvēlēties projektu uzraudzības periodu. Tātad projektu uzraudzības periods var būt vai nu 3 gadi vai 5 gadi. Ja jūs izvēlaties 3 gadus, tad projekta rādītāji, kurus mēs atzīmēsim vēlāk un paskatīsimies, ir jāsasniedz jau 2. gadā pēc projekta realizācijas. Un tātad arī jāizpilda 3. gadā. Ja jūs izvēlaties 5 gadus projektu uzraudzībai, tad projekta rādītāji ir jāsasniedz 3. gadā pēc projekta realizācijas, un tātad arī jāatbilst šiem rādītājiem turpmākos gadus. Projekta iesniegšanas gads, tātad ir šogad. Pirmais projekta īstenošanas gads sanāks nākošais gads, un projekta rādītāju sasniegšanas gads, tad atkarībā no tā, kādu periodu jūs esat izvēlējušies. Tātad 3 gadi. Pieņemsim, ka projekts ir iekārta projekts, viņš ir norealizēts jau 2025. gadā, un tātad projekta uzraudzība ir 2026, 27, 28. Ja jūs esat izvēlējušies 3 gadus kā uzraudzības periodu, tad tas nozīmē, ka rādītāji jums būs jāsasniedz 2027. gadā. Nu, lūk, ar ko atšķirās šī sadaļa? Tātad jaunajiem, kas plāno uzsākt darbību un ko mēs faktiski esam šobrīd paņēmusi no esošiem uzņēmumiem. Esošiem uzņēmumiem šī sadaļa krietni vienkāršāka, ir tikai 2 aigles. Gads pirms projekta iesniegšanas, kur faktiski tā tad ir jāsaliek esošie dati no uzņēmuma informācijas vai individuālā komersanta informācijas, un otrā aila ir projekta rādītājs sasniegšanas gads. Un viss. Šeit jaunam uzņēmumam ir jāraksta jau tātad rādītāji par projekta iesniegšanas gadu, pirmo projekta īstenošanas gadu, otro projekta īstenošanas gadu un par sasniegšanas gadu. Tātad šeit ir salikuši cipiņi, reizāk sakot gadi, un tajā gadā, kur jums nekas nav, mēs rakstām vienkārši nulles. Es pieņemu, ka 1. gadā, 2027. gadā nekas nebūs. 2025. gads viss atkarīgs no tā, kurā laikā jūs plānojat projektu norealizēt. Vai nu uz gada beigām būs kaut kādi mazi ieņēmumi, vai arī joprojām nebūs nekas. Un otrais projekta īstenošanas gads arī atkarībā no tā, vai jūs vēl turpināt 26. gadā realizēt projektu, vai jau esat beiguši, un tad šeit jau varētu būt lielāki ieņēmumi. Nu, lūk, pirmā ailīte ieņēmumi no projekta nozares. Tātad visi tie ieņēmumi, kas ir saistīti ar realizēto projektu, ar to nozaru, kurā jūs esat realizējuši projektu. Savukārt,
pārējie visi ieņēmumi, kas ir vēl uzņēmumam, nu, nezinu, tad projektu realizējāt, uzstādījāt turismu, naktsmītnes, turismu mītnes, tātad pirmajā ailītē būs visi ieņēmumi no turismu mītnēm. Savukārt jums vēl ir kvadrcikli izbraukumiem, laivu nomu un tā tālāk. Tad šeit būs visi ieņēmumi no attiecīgiem pakalpojumiem, ko jūs projektā neesat ielikusi. Tālāk kredīts. Atceramies iepriekšējās ailītes, kur bija jānorāda finanšu resursi. Tātad, ja jūs tur norādījāt, ka jums jau ir kāds esošs kredīts, un viņš, jā, tas būs pie atmaksas, viņš viņu sajaukt. Šeit vairāk ir kredīts par to, tas kredīts, ko jūs paņemat attiecīgā projekta realizācijai. Vai nu tas ir kredīts vai pašu līdzekļi, viņi ir jānorāda attiecīgi 2024. vai 2025. gadā šajās ailītēs. Un ES finansējums, tad tas ir tas finansējums, ko jūs atgūstat no projekta realizācijas, kuru faktiski var redzēt attiecināmo izmaksu tabulā. Un viņu var likt, tātad, ja pieņemam, ko mēs projektu realizējam 2028. gada februārī, tad aptuveni pēc 2 mēnešiem lauka atbalsta dienas arī izmaksā šīs summas, tātad 2028. gadā jūs saņemat atpakaļ par projektu realizāciju naudiņu. Kopā ieņēmumi, pēc tam ir visas izeivielu izmaksas, ar pakalpojumu saistītās izmaksas, pamatlīdzekļu iegāde un būvniecība. Šeit attiecīgi ir jāliek arī projektā paredzētāji cipari, tātad attiecināmās izmaksas iekārtu iegādēji, aprīkojumu iegādēji un tā tālāk. Bet šeit var būt arī kādi citi cipari, ja jums ir jāpērk kaut kas papildus. Un tas jums vienkārši ir jāskatās, kas jums šeit ir jāsaliek un kādi cipari ir jūsējiem. Un būvniecība, tātad, ja ir projektā būvniecība viss kārtībā, bet iespējams, ka jums varbūt ir jāizremontē kaut kāds telpas vai kaut kas tālīdzīgs, tad arī to var likt iekšā šeit kā izmaksas, kas var būt neatiecināmās algas. Tātad, paredzot algas uzņēmumu darbiniekiem vai pašnodarbinātai personai kā sev, ir jāskatās uzņēmumā nodarbināto profesiju līmeņi, kas ir pieejami valsts ieņēmuma dienestā, un kur arī lauka atbalsta dienas skatīsies un salīdzinās, vai aptuveni jūs esat pareiķinājuši, cik jums var izmaksāt darbinieki. Saikne uz šo algu profesiju līmeņiem ir pieejama tai pašā rokas grāmatā, un tur vienkārši ir jāpaskatās, kāda ir tā informācija un kas jums ir jāplāno. Tātad algām ir jābūt, pietiekošām, lai pierādītu, ka jūs esat spējīgi maksāt darbiniekiem. Šeit ir jārēķina arī iekšā visi nodokļi. Un tālākās ailēs tātad ir jārēķina visa aizņēmuma un kredīta atmaksa, gan tas kredīts, ko jūs esat paņēmuši priekšprojektu realizācijas, ja tāds ir, gan arī kredīti, jo jums viņi ir bijuši jau pirms tam. Un citi izdevumi vienkārši ir visi izdevumi, kas nav bijuši attēloti šajās ailītēs. Tā, čatā ir jautājums par to, vai atmaksu par projektu realizāciju nevar saņemt jau 2005. gadā. Viss ir atkarīgs no tā, kad jūs realizējat projektu. Ja jūs paredzat, ka jūs projektu norealizēsiet ļoti ātri, un 2025. gadā, pēdējais termiņš, es teiktu, kad iesniegt maksājumu pieprasījumu, tad ir oktobris. Un, ja jūs iesniedzat oktobrī maksājumu pieprasījumu, tad jūs saņemat šo cipariņus jau līdz gada beigām. Tā, nākošais jautājums par to, kad ja ir ēka un nepieciešama pārbūve, vai arī tad pirms tam jābūt saskaņotam,
Jā, mēs visas būvniecības projekts, vienalga, vai tā ir būvniecība, pārbūve vai vienalga kādas darbības, kas ir jāsaskaņo būvvaldē, mēs viņus ņemam pretī tikai tad, ja ir jau būvvaldē saskaņos būvprojekts vai apliecinājuma karts. Tā. Tātad šeit finanses tiek sapildītas par attiecīgajiem gadiem, un tad ir izvērsta tā, ka tabula par finanšu ieņēmumiem izdevumiem par gadu, kad tiek sasniegti projektu rādītāji. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, kad faktiski, ja mēs aizietu uz nākošo ailīti sasniedzamie rādītāji, es tur bišķi nosējošu, un tā. Tātad, ja mēs aizējam uz nākošo ailītes sasniegsamie rādītāji, šeit jūs redzēsiet, ka jums ir jāizvēl viens no rādītājiem, ko jūs sasniedzat. Tātad, vai nu tas ir apgrozījuma palielinājums, vai ietekmes uz vidu samazināšana, vai energoefektivitāte, vai darba vietu radīšana. Un faktiski apgrozījuma palielinājums, tas ir 20% no attiecināmo izmaksu summas. Tātad gadā, kad jūs sasniedzat rādītājus, ir jāsasniedz ja jūs izvēlaties apgrozījumu palielinājums 20% no attiecināmo izmaksu summas. Savukārt, ja jūs izvēlaties darba vietu radīšanu, tad attiecīgi algām būtu jābūt, kā darba vietas radīšana tiek uzskatīta viena pilna laika darba vieta ar vismaz minimālo algu visu gadu. Tātad faktiski darba vietai būtu jābūt atbilstošām algas izmaksām gadā, kad jūs gribat sasniegt šo rādītāju. Attiecībā uz energoefektivitāti tur ir jāpierāda ar energoauditu, ka jums šie rādītāji ir sasniegti, un ietekmes uz vidas samazināšanu tur arī ir jābūt atbilstošiem dokumentiem un atbilstošiem aprēķiniem, kā jūs varat pierādīt ietekmes uz vidas samazināšanos. Un tāpēc šajā ieņēmumu izdevumu sadaļā ir nepieciešams atšifrēt tātad rādītāju sasniegšanas gada ieņēmumus un izdevumus. Tātad pirmā ailīte ir gan ieņēmumi produktiem un pakalpojumiem no nozares, kurā jūs realizējat projektu. Tātad jūs norādat produktu veidu, pakalpojumu veidu, piemēram, turistu izmitināšanu. Mērvienības tās būs vai nu diennaktis vai nezinu kas, apjoms tur 100, cena par vienību 70, jums sarēķinās, cik ir ieņēmumi no nozares, kurā jūs īstenojat projektu, un attiecīgi cik viņš aiziet, vai kur augšā uzreiz, tad, kad nosēlo, saglabā uz attiecīgo sadaļu. Jā, rekurīgi. Un tā jūs aizpildat par visiem rādītājiem, tātad vai nu tie ir ieņēmumi no projektu nozares, vai ieņēmumi no pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības nozares, un viņi visi pēc parādās augstajā tabulā. Tas pats ir ar izdevumiem. Šeit es teiktu ļoti rūpīgi padomāt par to, lai jūs attēlojat pilnīgi visas izmaksas, kas ir nepieciešamas. Nu, tas, protams, nenozīmē, ka izēvielu izmaksās ir jāatraksta tur sīki, nezinu, audums, diegi, pogas un tā tālāk. Nē, jūs varat rakstīt audums un tad ir pārējie, kā lai saka, palīglīdzekļi vai palīgmateriāls, kas ir nepieciešams. Ja, bet būtiskākais ir, lai jums būtu visas ar ražošanu saistītās izmaksas, tā skaitā arī tur elektrība, komunālajie maksājumi, mārketinga, reklāmas, nezinu, kas vēl. Un arī, kā jau mēs runājam, tātad, lai algas būtu atbilstošā līmenī. Un tad, kad jūs esat salikuši ieņēmumus izdevumus attiecīgi šajā tabulā, un viņi ir sanākuši šeit par pēdējo gadu, tad galvenais ir paskatīties, lai
izdevumi nav lielāki par ieņēmumiem. Vai šeit tātad būtu plusi, nevis mīnusi? Jo tas ir principā projekta dzīvotspējas rādītājs, tātad vai mēs ar projekta ieņēmumiem spējam nosekt nevis ar projekta ieņēmumiem, bet ar uzņēmumu saimnieciskās darbības ieņēmumiem spējam nosekt izdevumus. Tā tiek pildīta šīs ailītes, papildus informācija. Tāda, ja jums liekas, ka kāds varētu kaut ko nesaprast no jūsu sapildītajiem datiem, jums ir nepieciešams paskaidrojums, šeit tad var rakstīt visus paskaidrojumus, kas ir nepieciešami. Tā, atceries bišķi nedaudz vēlāk atbildēšu uz jautājumiem, pabeigsim projektu veidlapu. Tātad par sasniedzamiem rādītājiem mēs jau sākām runāt. Šeit ir jāieraksta 1. gads pēc projekta realizācijas, attiecīgi, kurš jums tas būs, un jānorāda viens no sasniedzamiem rādītājiem. Un šajā sadaļā ir jāsaraksta cipari gan no iepriekšējās sadaļas, tātad no ieņēmumiem un izdevumiem, jo tur viņi noteikti būs par to gadu, kad jūs sasniedzat rādītājus, viņi nedrīkst atšķirties. Jums jāpaskatās, kurš gads ir attēlots ieņēmumu un izdevumu tabulā un jāpārnes tie cipari uz šejieni. Un tālākos gadus tātad ir jāsaplāno pašiem, bet tas, ko es ieteiktu darīt, noteikti būt apdomīgiem un arī piesardzīgiem un nelikt ļoti lielus ciparus, jo ņemat vērā, ka tātad vai no 2., 3. vai attiecīgi 3. līdz 5. gadā jums šie rādītāji būs arī jāsasniedz. Jā, tad mēs vēl varētu iziet cauri pavadokumentiem, un tad jau mēs varam runāt par jautājumiem un visām pārējām lietām. Pavadokumenti. Tātad nomas līgums, tad, ja tā nav jūsu zeme vai jūsu ēka, kā jau teicu, uz 7 gadiem. Ja jums ir kaut kādi tikai labi iekārtojami elementi, tad tas ir saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku. Vides reģionālās pārvaldes izziņa tikai tad jātiec uz jums, ja kāds taisās darboties ar nozaru, kur ir A, B vai C kategorijas piesārņojums. Koprojekts. Ir iespējami koprojekti, ja vienu un to pašu iekārtu vēlas iegādāties 2 uzņēmumi, teiksim, kas ir nesaistīti savā starpā. Un, attiecīgi, viņu pa kārtai darbināt. Tādā gadījumā ir līgums starp koprojektu dalībniekiem, un abiem dalībniekiem ir jāpilda visa projekta pieteikuma informācija un jāiesniedz projekts kopā. 5. ailīte uz mums, var teikt, neatiecās uz partnerību Daugavpils, tāpēc, kad ja vien jums pietiek vieta, tirgus analīzes sarakstīt projekta ailēs, jo mēs neprasām papildus dokumentus. Tālāk iepirkuma dokumenti ir jāpievieno, tātad visi piedāvājumi un arī jūsu tehniskās specifikācijas sagatavotās. Būvniecības dokumenti arī ir jāpievieno vai jāieraksta vismaz visa numurs, kur var redzēt visus būvniecības dokumentus. Tā, valdes lēmumi. Tie ir attiecas uz sabiedriskajiem projektiem. Pašnovērtējumu veidlapu tūlīt paskatīsimies. Attiecīgi, ja jums jau ir piešķirts kredīts, tad varat pielikt arī šo kredītu izziņu, jo nē, tad jūs viņu varat saņemt 6 mēnešu laikā no projekta apstiprināšanas brīža un iesniegt lauka atbalsta dienestā. Izglītība uz jums neatiecās. Deklarācija par komerces sabiedrības atbilstību mazai sīkai sabiedrībai gan ir jāpilda visām juridiskajām personām, un šeit viņu var ielādēt un aizpildīt. Un šeit, kur ir energoauditi, pie citiem dokumentiem būs jāievieto visa informācija, ko jūs nevarēsiet sarakstīt projektā un ko jūs gribēsiet ielikt papildus. Nu, lūk, un vēl ir tāda ailīte, tātad iepirkuma cenu salīdzināšana, kur visām tām iegādēm, kas ir tātad sarakstīts attiecināmās izmaksās, un kuras ir lielāks par 1000, ir jāsapilda tātad visi piegādātāji,
kas jums ir iesnieguši piedāvājumus, un jānorāda, kuru no viņiem jūs esat izvēlējušies. Un jāieliek šeit teksts noteikti, ka jūs neesat saistīti ar šiem piegādātājiem noteikumu izpratnē, kas nozīmē, ka jūs neesat radinieki vai jūs neesat viena uzņēmuma īpašnieki un tā tālāk un tā joprojām. Pa lielam, nu jā, un pēc tam, protams, ir pārbaudīt kļūdas. Zinu, ka būs daudz sarkanas ailītes, bet ko es gribētu vērst uzmanību, kad neatstājiet pieteikumu pildīšanos pēdējo brīdi, jo, ja jums būs, nezinu, tad pieteikums faktiski var iesniegt līdz 1. novembra 23:50. Bet jūs 23:45 atradīsiet sev tik daudz sarkanas ailītes, iespējams, ka nepaspēsiet salabot. Jā? Nu jā, un tad vienkārši tika nospiest pogu iesniegt VRK. Kā jau minēju, ja iesniedz pats pretendents, tad deklarācija ir automātiski. Ja iesniedz pilnvarotā persona, tad deklarācija ir jāpievieno no pretendenta vēl papildus. Es domāju, ka viņš man pat neļaus iesniegt, jā, tāpēc, ka ir daudz kļūdu. Nu, šī veidlapa bija par tātad parastajiem uzņēmumiem un parastajiem, var teikt, pretendentiem, tātad individuāliem komersantiem, kas ir jau, kas plāno uzsākt saimniecisko darbību. Kā jau minēju, tiem, kas jau ir strādājoši, tiem finanšu informācija ir vienkāršāka. Un es ātri parādīšu lauku biļeti, kura faktiski ļoti neatšķirās no uzsācējiem. Bet lauku biļetē ir paredzēts darījuma darbības plāns 30, maksimums 36 mēnešiem. Bet jūs varat realizēt šo darījuma darbības plānu arī ātrāk. Vai nu jau 1. gadā pēc projekta realizācijas, vai arī 2. gadā pēc projekta realizācijas. Un ja jūs būsiet, attiecīgi, kuru gadu jūs būsiet norādījuši, kā darījuma darbības plāna realizācijas gadu, to gadu lauka atbalsta dienests arī pārbaudīs, un ja viss būs kārtībā, tad jums faktiski lauku biļetes projektiem nav nekādas uzraudzības, nekā tam līdzīgi. Jūs viņu norealizējat, saņemat finansējumu un turpināt vienkārši strādāt. Tā, kāpēc viņš man nepārgāja? Faktiski, ja mēs tā paskatāmies, tad darījuma darbības plāns būs jāpilda par visiem 3 gadiem. 1. gadu, 2. gadu, 3. gadu, un attiecīgi tās ailītes, gan ieņēmumi, gan izdevumi neatšķirās. Vairāk vai mazāk viņas ir tādas pašas kā šeit. Vienkārši tas, ka tas darījuma darbības plāns ir jāsastāda 3 gadiem. Jā, es nezinu, kāpēc viņš man īsti nepārgāja uz to jau no formu. Tā tūlīt. Jā, es laikam nenomainīju te ķeksi. Jā, ka tūlīt atvērsies, varēsim paskatīties. Nu jā, rekuri. Tātad projekta iesniegšanas gads, un 1., 2., 3. gads, tātad visi šie gadi skaitās projekta īstenošanas gadi lauku biļetei, un par viņiem vienkārši ir jāsaraksta, faktiski tāda pati informācija, kā arī parastajiem projektiem. Labi, tagad es redzēju, ka čatā bija daži jautājumi, un pēc tam mēs ātri varētu paskatīties arī projektu vērtēšanas kritērijus. Tā, 1,8 un 3%, vai tie summējas, ja izslēdzies, otru viņi summējas. Tātad, ja jums ir gan būvniecība, gan projektu sagatavošana, tad viņi summējas.
Ja ir pašnodarbināts mājražotājs, tad algas sadaļā nekas netiek norādīts. Viss ir atkarīgs no tā, vai jūs to maksājat algu vai nē, bet nodokļus jau jūs jebkurā gadījumā kaut kāds maksājat, ne? Bet ja nemaksājat, Jā, tad netiek, protams. tad algas sadaļā kaut vai tie nodokļi tiek norādīti. Bet tie nav algas nodokļi. Pašnodarbinātās personas gadījumā tā nav alga, tie ir uzņēmē darbības, saimnieciskās darbības ieņēmumi un izmaksas. Un no tās summas ir, protams, tas minimālais nodokļa, teiksim, tā summa, kas ir jāmaksā, un tad attiecīgi no saimnieciskās darbības tiek maksāts ienākuma nodoklis. Teiksim, no Bet tās viņš jau starpības. skaitās kā algas, tā kā algas ienākuma nodoklis, ne, ja bez kaut Jā, kāda. jā, viņš skaitās kā Jā, algas. tad viņu arī var norādīt tajā ailītē, bet šo var visu arī atskatīt. Jebkurā gadījumā viņš kaut kur ir jāparāda. Vai tas būs pie algas vai kā citi izdevumi, pilnīgi vienalga. Vienkārši, tas ir tas gadījums, ko es teiktu, ka vajadzētu atskaidrot. Jā, jo tur var parādīties tāda cipari, ja tur salīdzināt minimālām algām, tad tur var rasties jautājumi. Pašnodarbinātiem, manuprāt, ar minimālām algām īsti nesalīdzina, to vairāk skatās uzņēmumiem. Paldies. Ja? Tā, kas vēl par projektu pieteikumu veidlapas aizpildīšanu? Ir kādi jautājumi? Man vēl bija jautājums par riskiem. Tur bija tajos 2500 zīmēs jāiekļaujās, bet vai biznesa risku izvērtējumu var pievienot kā Excel pielikumu? Un tad attiecīgi. Var droši taisīt tabulas, var pievienot Wordus, Excelus, vienalga ko. Ok, paldies. Ja? Tā, ir vēl kādi jautājumi? Labi, tad iziesim ātri cauri projektu vērtēšanas veidlapai. Kritērijiem, projektu vērtēšanas kritērijiem, kas faktiski ir pašnovērtējuma veidlapa, kas jums arī ir jāpievieno projektu pieteikumam. Un tad, ja būs vēl kaut kādi jautājumi, tad atbildēšu arī uz tiem. Bet, ja tiešām kādam ir vēl kādi neskaidri jautājumi par pašu projektu sagatavošanu, rakstīšanu, par ideju atbilstību vai vienalga, ko droši pieskaties uz konsultācijām, sarunāsim, izrunāsim un sapratīsim, vai ir atbilstoši rakstāms un viss pārējais. Tātad divi pirmie, faktiski vērtēšanas veidlapa ir vienāda abām rīcībām, gan uzņēmējdarbībai, gan lauku biļetei. Divi pirmie jautājumi un kritēriji ir vispārīgi, kur ir atbildi jā vai nē. Tātad projektam ir jāatbilst stratēģijai un jāatbilst, un tātad ir jāpaskaidro, kā jūs dodat ieguldījumu lauku teritorijā. Atbilstības stratēģijai ieteiktu paskatīties stratēģijā, tātad sadaļu, kas saucās projektu vērtēšanas kritēriju noteikšanas principi, kas ir 5.3 sadaļa, un arī pēc būtības bišķiņ palasīt stratēģijas rīcības, ko mēs tur esam ielikuši, ko mēs, nevis kā partnerība, bet faktiski stratēģija tika izstrādāta sadarbībā arī ar partneriem, ko tātad redz kā Ķekaus novada attīstību tieši uzņēmējdarbībā un tam līdzīgi. Un tad arī attiecīgie pamatojumi jāraksta. Šeit nepietiek ar to, ka jūs ieliekat tikai vērtējumu, jā, nē, jums vajadzētu arī ierakstīt kaut kādu pamatojumu, vai arī vismaz norādīt, kurā projekta sadaļā ir meklējams šis pamatojums. Tātad šajā gadījumā B27, B28. Bet ir jābūt pārliecībai, ka tas pamatojums tur ir arī atrodams, jo ir bijuši gadījumi, kad ieraksta sadaļas, kur viņu meklēt, un attaisot projektu, viņu tur nav vienkārši. Tā. Kritērijs ir par iesniegtajiem projektiem 23. 27. gadā. Tātad, ja ir iesniegti vai ne iepriekšējā kārtā, vai tajā kārtā viens vai vairāk projekti, tad attiecīgi tiks saņemti mazāk punkti. Jau runājām par inovācijām, tātad vai nu Latvijas mērogs vai partnerības mērogs.
Uh, publicitātes prasības un publicitātes nodrošināšana. Lai reklamētu gan jūsu projektu, gan to, ka viņš ir realizēts par līderu finansējumu, un arī to, ka līderu administrētājs ir partnerība Daugavpilī, ir minimālā prasība, tātad publicitātes plāksne. Par to jūs saņemsiet tikai 0 punktus. Ja jūs būsiet gatavi sagatavot aprakstu un fotofiksāciju par realizēto projektu un izvietot viņu savos sociālajos tīklos mājaslapā un atsūtīt arī mums publicēšanai, tas būs 1 punkts. Bet, ja jūs tam visam vēl pa virsmu uzorganizēsiet arī projektu atklāšanas pasākumu, tad jūs saņemsiet 2 punktus pie projektu vērtēšanas. Tad mēs skatāmies arī, cik ilgi atbalsta pretendents darbojas mūsu teritorijā. Ja ir 2 gadi un vairāk, 2 punkti, ja ir līdz 2 gadi, 1 līdz 2 gadi, 1 punkts, tad tā ir vai nu juridiskā adrese vai deklarētā adrese. 7. kriterijā mēs vērtējam, būtībā projektu. Vērtējam visas projekta sadaļas, informāciju, kas sarakstīta projektā. Skatāmies, cik viņš mums ir saprotams un kā viņš ir aizpildīts. Un par katru no šiem punktiem dodam, vai nu 1, vai 0,5 vai 0 punktus. Un jums arī pašiem tā tad ir jāmāk novērtēt, kā jūs esat sarakstījuši projektu un pateikt, kāpēc jūs tā domājat. Un pēdējais punkts ir attiecībā uz tātad arī nozarēm, par kurām mēs dodam papildus intensitāti. Tātad, ja projekts ir ražošanas attīstība, uzsākšana, turisms vai sociālajie pakalpojumi, tad jūs dabūjat klāt arī 1 punktu. Tad nākošais ir par to, vai projektā ir būvniecība vai stacionārās iekārtas, tad ir 2 punkti, bet ja ir paredzēta transporta līdzekļa, mobilā tehnika, aprīkojums un iekārtas, tad ir 1 punkts. Ar stacionārām iekārtām saprot tādas iekārtas, kas ir novietojamas, pieskrūvējamas, un viņas, tā kā nav izkustināmas. Par šādām iekārtām jūs dabūsiet 2 punktus. Un tas, ko es stāstīju, tātad par cik tiek uzsvērts, ka projekti ir jārealizē lauku teritorijā, tad, ja projekts tiek realizēts attiecīgi pagastot un valdonē, tad ir 1 punkts, un ja tā ir ķekā Balvoša, tad ir 0 punkts. Un kopumā, lai projekts kvalificētos, ir jāiegūst 10 punkti vismaz, un tad attiecīgi, ja ir iesniegti vairāk projektu nekā ir sabiedriskais finansējums, tad mēs viņus rindojam. Tas man īstenībā arī būtu viss jautājums, vai ir kādi jautājumi?